jo mēs vairāk pavadām laiku ar Dievu, jo mums viņš kļūst svarīgāk. Sākumā viņš ir kā princips. Kā nepazīstams, jā, un tāpēc kaut kādā ziņā sākumā tā formula ir vajadzīga. Bet, lai tas nepaliek tā kā uz mūsu dzīvi, kā tāds, kad es stundu jau lūdzu, tā kā viss, jā. Mēs varam dažādi, kuri teica par Bībeles lasīšanu, mums ir sezonas, kad mēs vienkārši lasām. Un ir sezonas, kad mēs iedziļinamies un analizējam. Un ir sezonas, kad mēs atveram un mēs reāli gaidām. Kad, ko tu vēlies teikt? Jā, viena no domām, kā ir, kad var lasīt un var lūgt personiskajā laikā. Un vienkārši, lai tā proporcija plus mīnus ir līdzīga. Jo Dieva vārds ir tas, ka šeit ir tas stāsts par viņu. Ja? Ir labi, ja mēs varam izstrādāt līdz tam, ka Dievs pats runā uz mums. Viņš pats stāsta par sevi. Jā. Bet reizēm mums ir vajadzīgs vārds, ka mēs viņu tā kā, tas ir tas būvniecības laiks, ka mēs caur vārdu mēs būvējam to, ka mēs sākam izprast, dzirdēt, mūsu ticība aug no tā, ka mēs dzirdam, ko mēs lasam, ka mēs redzam, ka mēs būvējam sev pašiem sapratni par to, kas ir Dievs, un tad mēs arī saprotam to savu identitāti, kas īstenībā es esmu priekš Dieva. Un tad, kad, ja es, piemēram, nemīlu vispār pavadīt laiku ar Dievu vai meklēt, vai, studēt, tad sanāk, ka es arī nezinu, kas es esmu, viņš man nav svarīgs.